Labdien! Mēs esam no NetSafe Latvijas drošāka interneta centra. Maija, Agnese, Ieva. Un turpmāko minūšu laikā mēs jums pastāstīsim, ko mēs darām un kā mēs jums varam būt noderīgi. Tomēr ir kāda problēma. 90% vecāku uzskata, ka par drošu internetu lietošanu ir jāstāsta skolā. Savukārt 90% skolotāju uzskata, ka vecāki ir atbildīgi par to, kā viņu bērni izmanto internetu. Un kamēr šīs abas puses savā starpā strīdas, tikmēr bērni izmanto internetu, kā paši prot. Diskutējiet ar bērniem par pozitīvām un negatīvām lietām internetā, kā arī ļaujiet viņiem pastāstīt, ko pozitīvu viņi ir atklājuši internetā un ko pozitīvu tas viņiem sniedz ikdienas dzīvē. Internets ir tikai viena no vidēm. Un tāpat kā mājās, ikdienā uz ielas, skolā, mums ir savi drošības noteikumi. Tāpat arī internetā ir noteikumi, kuri mums jāievēro, lai mēs justos droši un pasargātu sevi šai vidē. Drošāka interneta centram ir sava jauniešu padome, kas iesaistās izglītojošu materiālu izstrādē, sociālo kampaņu organizēšanā, jo viņi vislabāk zina, kas ir tās aktivitātes, ko jaunieši veic internetā, un kas ir tie riski, ar kuriem viņi saskaras interneta vidē. Latvijā darbojamies kopš 2006. gada. Nodrošinām gan informēšanas un izglītošanas aktivitātes, gan ziņojumu līniju par pārkāpumiem internetā, kā arī uzticības tālruni 116 111, kas pieejams bezmaksas zvanot gan no mobilā, gan fiksētā tālruņa. Ik viens jautājums, ko uzdosiet, tiks atbildēts, un ja mēs nevarēsim paši atbildēt, tad noteikti norādīsim jums uz ekspertiem, kas jums varēs palīdzēt. Mūsu mājaslapā www.drošinternets.lv atradīsiet ļoti daudz informējošus un izglītojošus materiālus par bērnu drošību internetā. Internets ir lieliska vide, kas ir šeit uz palikšanu. Tas ir ienācis mūsu ikdienas dzīvē un ir kļuvis par tās neatņemumu sastāvdaļu. Un mums ir tikai jāsaprot, ka neskatoties uz visām lieliskajām iespējām, ko mums sniedz internets, internetā pastāv arī apdraudējumi, par kuriem mums ir jāzina. Mēs, Latvijas drošāka interneta centrs, varam jums palīdzēt kļūt par gudru un zinošu 21. gadsimta un interneta laikmeta iedzīvotāju. Bet jums ir jāvēlas par tādu kļūt. Tāpēc sazinieties ar mums un mēs jums palīdzēsim. Apmeklējiet www.drošinternets.lv mājaslapu.